pazīst savu auto labāk. Autostikla aplīmēšana ar plēvi ir labākais veids, kā nodrošināt papildus drošību automašīnā, jo avārijas gadījumā plēve neļauj stiklam saplīst mazos gabaliņos. Kā arī, ja stikls ir tonēts, tas apgrūtina no ārpuses saskatīt salonu saturu. Kāpēc tonēt, aplīmēt logus? Vizuālais aspekts. Satiksmes drošības faktors. Plēve neļauj stiklam sašķīst lauskās avārijas gadījumā. Drošība pret aplaupīšanu. Nav redzams salonā esošās mantas. Salona aizsardzība pret UV. Ilgāk saglabājas automašīnas salons. Aizsardzība pret karstumu salonā. Ir pieejams dažādu veidu plēvis. Caurspīdīga aizsargplēve, kas aizsargā pret UV stariem un pret logu sabiršanu, stiprinot logu pret izsišanu. Atsevišķi pieejama infrasarkano staru atstarojošā plēve, kas mazina uzkaršanu automašīnas salonā. Vienkārši tonēta, bezmetāla plēve, aizsargā pret UV stariem un sniedz vizuālu efektu. Lai samazinātu redzamību salonā no ārpuses, šo plēvi jāizvēlas pietiekoši tumšu. Taču jāņem vērā, ka katrs loga aptumšojums mazina redzamību uz ceļu ierobežotas redzamības apstākļos. Izvēloties metāla un pusmetāla plēvis, līdzīgs efekts tiek iegūts ar mazāku stikla aptumšojumu. Pusmetāla plēve aizsargā pret UV un infrasarkaniem stariem. Izsišanu samazina redzamību salonā no ārpuses, veidojot metālisku atspīdumu, īpaši neierobežojot redzamību uz ceļa, kā arī aizsargā stiklu pret skrāpējumiem. Parasti vizuāli piestāv gandrīz jebkurai automašīnai. Metāla, jeb tīrmetāla plēve, kurai piemīt tās pašas īpašības, kas pusmetāla plēvēm. Vienīgā vizuālā atšķirības pazīme ir tā, ka veidojas spoguļa atspīdums un gandrīz nemazina redzamību uz ceļa. Vislabāk izskatās sudrabotām automašīnām. Pirms izvēlaties aplīmēt automašīnas stiklu ar plēvi, ieteicams pakonsultēties ar speciālistu, kas palīdzēs izvēlēties labāko risinājumu automašīnai pēc krāsas un logu specifikas. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, brauciet uz Skandīnu Motors servisu un mūsu speciālisti jums palīdzēs.